Cik jumti te ir iekšā? Šeit ir 3, 4, 5, 6 jumti. 6 jumti. Čau, Ronald! Labrīt! Kā labi? Tā neko tīri, neko. Uz kurienes šodien gāžam? Sāksim kā vienmēr Kurzemi. Kuldīga, Talsi, un pa rajoniem blakus, kas tur ir. Cik punkti ir aptuveni? 5, 6 kaut kur punktus. Cik kilometri? 400 pāri drusku. Uz cikiem plānojies atpakaļ? Nu, plānojos 6 ir visu labi. Nu, redzēsim. Re, kur ir paskatīsimies, ko tad mēs īsti vedam. Trapeces, rullis, pat nerūsējošais tērauds. Un tad attiecīgi viss plēvēs iekšā. Tādēļ ir, kad kaut kādi, ja piemēram zemes ceļi un tā tālāk un tā joprojām, ja kaut kāda vēl turklāt mitrums, tā tas viss, protams, ka trāpās virsū attiecīgi tāpēc ir speciāli tie stūrīši uzlikt. Plēva pa virs, lai tas tomēr, ja kaut kas te veidojās, nokrišķi no gaisa lietas vai dubļi, ko uzmet no citām mašīnām virsū, kas pa gaisu iet, tad viņš paliek visus plēvus, lai būtu tāds foršs izskats arī pie piegādes, diezgan daudz arī locījumu. Nu, kur izbraucam. Cik Ronalda punktu bija atvaino? Apmēram 6 punkti. Cik jumti te ir iekšā? Šeit ir 3, 4, 5, 6 jumti. 6 jumti. Un vēl detaļiņas jāiziet uz vienu otru punktu. Nu, kopā iznāk 6, bet jumti izkraujas tikai 4 punktus. Skaidrs. Un tad paskatīsimies, ko otra mašīna vēl ved.